Kāpēc es kā privātā investore neinvestēju un neinvestēšu Latvijas uzņēmumos, un arī to nedarīšu caur Rīgas biržu? Atbilde ir ļoti vienkārša. Tāpēc, ka es esmu ieinteresēta ar akcijām pelnīt naudu, nevis zaudēt naudu. Pateikt, ka es investēšu tagad naudu tikai Latvijas uzņēmumos, tāpēc, ka es esmu piedzimusi Latvijā, ir tāpatās kā pateikt, es nemācīšos nevienu citu valodu tikai tāpēc, ka es esmu piedzimusi Latvijā. Un attiecībā uz akciju tirgiem, Amerika, tur notiek vēl aizvien vislielākie darījumi, vislielākais apjoms, tur notiek dzīvība, tur ir okeāns. Un ja es gribu pelnīt naudu, man ir jāpeld uz okeānu, nevis jāsēž pīļu dīķī. Un pavisam netīšām es atradu kādu interesantu projektu, kur kāds jau ir ar savu kontu parādījis, kā dedzināt naudu Latvijas tirgos. Un tāpēc es labprāt mazliet ieskatīšos šajā portfolio, kurš pagājušajā gadā ir iebraucis neglaimojošos mīnusos. Paskatāmies, kas tad notika 23. gadā pasaules akciju tirgos. Un šeit es labprāt paskatītos 3 indeksus. Viens ir S&P 500, kas attēlo pasaules lielākos, stabilākos 500 uzņēmumus. Šeit ir 23. gads, 24. gads, un ar lineālu pamērīsim, kādā tad bijusi šī indeksa attīstība, un mēs redzam, ka no zemākā līdz augstākam punktam ir plus 26% aptuveni. Un principā vienalga, jebkurā brīdī es būtu iekāpusi, man gada beigās bija jābūt plusā. Skatāmies tālāk Dow Jones indeksu. 23. gads, 24. gads. Un atkal volatilitāte 19% ar kāpumu gada beigās. Jebkurā brīdī, kurā es būtu iekāpusi Dow Jones indeksā vai saistītos uzņēmumos, man būtu bijis gada beigās jābūt apmēram 20% plusā. Mana portfolio deltai pozitīvai. Paskatīsimies vēl Eiropas indeksu. Atkal tas pats. 23. gads. Attīstība uz augšu apmēram pa 20%. Tad man jautājums ir tāds, kāpēc investora Andra portfolio ir mīnusā? Un šī atbilde var palīdzēt tev pārstāt dedzināt savus līdzekļus un uzdrīkstēties, ja es tā varētu teikt, iepeldēt stabilajā akciju tirgū. Šeit gribu novilkt robežu. Valstis, investori, īpašnieki, uzņēmumi. Ir dažādi iemesli, kāpēc tiek investēts akciju tirgos. Es šeit runāju no privāta investora interešu puses. Mana kā privāta investora interese ir pelnīt naudu, ieguldīt stabilos finansu instrumentos, kas man dod peļņu maksimāli ātri, izmantot brokerus, kuri man nav noslaukuši naudu pirms es vispār sākusi esmu pelnīt. Un mans mērķis nekādā gadījumā nav atbalstīt kādas valsts augsta riska akcijas tikai tāpēc, ka es šajā valstī esmu piedzimusi.
un man arī nevienam nav jāpierāda, ka es tagad tikai Baltijas tirgu varēšu nopelnīt naudu. Tiem, kam tas ir jāpierāda, lūdzu to dariet. Bet, ja tu esi privātais investors, meklē stabilus finanšu rīkus. Šeit ir projekts, par kuru es stāstīju, ka investors Andris noslēdz 23. gadu ar mīnusiem, un es labprāt paanalizētu kopā šo te portfolio, jo tas ir publisks. Mēs drīkstam mācīties no savām kļūdām un pārskatīt pamata principu. Un es tiešām vēlos palīdzēt investoram Andrim nākamajā gadā veiksmīgāk ieguldīt savus līdzekļus. Un, protams, ka ir svarīgi uzdot jautājumu, kādi tad bija galvenie iemesli tam, ka šis portfelis uzrādīja šādus rezultātus. Šeit ir redzami vērtspapīri, izmaiņas, un visas pozīcijas ir mīnusos. Un mēs redzam, ka visas pozīcijas ir Baltijas uzņēmumi. Ja mans mērķis ir, lai mans portfolio būtu ienesīgs, tad varbūt tomēr labāk ir pieturēties pie bāzes vērtībām, paņemt dividendžu aristokrātus S&P 500. Varbūt tad šis pats mērķis ir neiespējams dēļ tā, ka mērķis ir uzstādīts, acīm redzot, ieguldīt tikai Baltijas tirgos. Es labprāt atkārtošu lietas, kuras es esmu teikusi jau pašā kanāla sākumā, kas mums ir svarīgs, lai sasniegtu rezultātus akciju tirgos. Pirmām kārtām tās ir zināšanas, otrām kārtām tas ir mindsets, kā tas tiek dēvēts, jeb labklājības domāšana, trešām kārtām tā ir smadzeņu veselība, ceturtām kārtām tas ir brokeris. Man ir svarīgi, lai brokera pakalpojumi nav tik dārgi, kā es jau esmu zaudējumos, pirms es vispār esmu sākus ieguldīt, un tas bija arī iemesls, kāpēc es pēc pāris sarunām ar depo nodrošinātājiem Latvijā atteicos no šīs idejas un vienkārši paskatījos pāri pār robežām. Un digitālajā pasaulē nav tādas robežas. Latvijas pilsoņi var atvērt savus kontus pie daudziem ļoti izdevīgiem brokeriem priekšiesācējiem. Priekšiesācējiem, es uzsveru. Vēl svarīga ir spēja izanalizēt čārtu, jo pat šajā portfolio ir, piemēram, viens uzņēmums, kura fundamentālie dati pat ir diezgan ok, bet jautājums, kurā brīdī mēs iekāpjam tirgū. Iekāpt tas nozīmē nopērkam akciju. Tagad es nepaslinkošu un iziešu cauri šiem vērtspapīriem. Fundamentālā analīze akcijām iesācējiem sākumā ir grūta. Zināšanas nāk soli pa solim, un tāpēc ir labi paņemt viedokli, kurš ir vispārējs un stabils. Un es šo viedokli, ātro viedokli, vienmēr paņemu no tādas aplikācijas kā Simply Wall Street, kur es ļoti ātri varu redzēt, vai šī būs augsta riska investīcija vai stabila investīcija ar izaugsmes iespējām. Un tur krāsas ir diezgan vienkāršas. Ja ir sarkans, dzeltens, tad es kā iesācējs tam klāt neķeros. Ja ir zaļš un vēl vairāk, ja ir atzīme, ka atbilst visiem nosacījumiem, tad es zinu, ka šis vērtspapīrs vismaz neskaitās augsta riska vērtspapīru grupā. Ko nozīmē augsta riska vērtspapīru grupa? Tas nozīmē, šis finanšu instruments var aiziet par nulli. Tas nozīmē, tu ieguldīsi naudu, un tu viņu pēc tam atpakaļ vairs nedūsi. Ok, tad paskatāmies sa tehnika.
Vispirms šos te fundamentālos datus pie Simply Wall Street. Šādi izskatās Simply Wall Street platforma. Un ejam iekšā. Ok. Un meklējam Satehnika. Wow, tiešām ir pat iekšā. Un mēs redzam uzreiz, pirmais ir krāsa oranžs. Ja? Ja man nav liela zināšana, ok, es varu tālāk neskatīties, tas ir oranžs, tas man kā iesācējam nedara. Izvērtē ļoti detalizēti šo katru uzņēmumu, novērtējums, izaugsme, vēsturiskā attīstība, finanšu veselība, dividendes, menedžments, īpašnieki, cita informācija. Ja, bet es pat varu tajā visā neiet iekšā, man pietiek vienkārši uzmests acis, ok, oranžs, nē, es ar saviem līdzekļiem neriskēšu. Kods mums ir SAF1R, es eju uz savu trading view, SAF tehnika, ok, ja, ko mēs redzam? Paņemsim mēneša sveces griezumā. Tātad viena svece ir cenas attīstība mēneša garumā, un volatilitāte ir diezgan pamatīga. Bet šeit ir tas, ko es teicu par to pīļu, dīķi un okeānu. Paskatāmies dienas griezumā apjomu. Apjoms tas ir, cik akcijas dienas laikā tiek apgrozītas, pirktas, pārdotas biržā. Tā ir šī te rinda apakšā. Šeit volume, ja? Un šeit tu redzi dienas laikā 68 akcijas tiek pirktas, pārdotas. 7 akcijas. Ja? Tas nav pilnīgi nekas. Tas nozīmē, ja, piemēram, šādā dienā, kad tiek tirgots tikai 7 akcijas, un tu gribētu par šo cenu, piemēram, 10,50 pārdot, saki, redz, kur ir, es gribu pārdot šīs akcijas, un tev nav kas nopērk. Un tas ir iemesls, kāpēc man Rīgas birža neinteresē, jo tur nav apjoma. Paskatāmies, pārslēdzam uz nedēļas sveci un paskatāmies, kā tad attīstījās cena 23. gadā. Tas būtu šis te periods. -50%. Ja, un šeit ir atkarīgs no tā, kurā brīdī akcijas tika nopirktas. Ja viņas, piemēram, tika nopirktas šajā brīdī, tad pa pilnu katušku šobrīd ir 50% kritums vērtībām. Un šādiem nestabiliem uzņēmumiem tu nezini, vai cena atkal kāps. Un ja viņa pat uzkāps, tu nezini, vai tu varēsi viņu pārdot, vai vispār būs kam to nopirkt. Tādā normālā pasaulē, tu redzi, es esmu ievilkusi zilu strīpu, pēc čārta tehniskās analīzes, tādā normālā tirgū, es domāju, ka kurs varētu iet lejā vēl līdz 4,57, bet es šeit šī maza apjoma akcijās vispār negribu iedziļināties čārtu analīzē, jo vienkārši nav apjoma, nav vēja. Tomēr pēc rakstura, ko varam redzēt šim uzņēmumam, ir, ka volatilitāte ir diezgan liela. Bet vēl vienreiz nav zināms, vai šāds kāpums vispār būs vēl. Tātad Andres ir iekāpis, izvēlējies augsta riska akciju, iekāpis visnelabvēlīgākajā punktā, kādā vien varēja būt, jo, ja viņš, piemēram, būtu iekāpis sākumā,
tad šobrīd vēl aizvien, jā, būtu lielā plusā ap 2000%. Wow! Jā, bet tas būtu bijis 2008. gada janvārī. Acīm redzot, Andris ir iekāpis čārta diagrammas visaugstākajā punktā, un tā nekad nav laba doma pirkt akcijas tad, kad kurs ir visaugstākajā punktā. Īpaši augsta riska akcijās. Ok, skatāmies tālāk. Tālāk mums ir virši A. Tā nodarbojās ar degvielu. Pieņemu. Es vienkārši bezskaislīgi ielieku šo te akciju sabiedrību šajā pārskatā. Es atkal esmu pie oranžās krāsas. Tas, ko es kā iesācēji gribu, lai šī te diagramma būtu zaļa. Paskatieties, kādas ir nākotnes izredzes. 6 trekni, sarkani krusti. Galvenā kritika tāda ātrā ir, ka ir maza tirgus kapitalizācija, peļņa sarūk un nestabilas dividendžu izmaksas. Tad ir jautājums, kāpēc Andris jau kā otro instrumentu izvēlās nestabilu finanšu instrumentu? Patriotisma vārdā, tāpēc, ka tas ir Baltijas tirgū? Neinvestē kaut kur citur, tāpēc, ka brokera pakalpojumi dārgi? Paņemam citu brokeri. Simply Wall Street parasti pie akciju uzņēmumiem parāda arī līdzīgus tirgus spēlētājus. Un šeit atkal ir jautājumi, kāpēc tieši virši, kāpēc nekāds lielāks, stabilāks, ar labākām dividendēm. Ok, skatāmies viršu diagrammu. Un, kad mēs redzam šādu diagrammu, ir tāds teiciens - klīniski mirusi akcija. Līdzīgi tā kā sirdspūkstiem, ja ir volatilitāte, dzīvos, stagnē, klīniski beigts. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka akciju tirgos mēs tomēr naudu taisam, ja mums ir stratēģija un ja diagrammām ir volatilitāte, tātad cenu svārstība. Un šeit tādas nav. Un Andrim atkal ir nestabils finanšu instruments ar nekādām iespējām no diagrammas, no cenu svārstībām uztaisīt naudu. Kas mums ir nākamais? Šauļu banka. Ja mēs atkal esam pie nestabila finansu instrumenta oranžā krāsā. Paskatāmies nākotnes izredzes atkal 6 trekni krusti. Atkal jautājums, kāpēc ir tieši šāda izvēle? Andri, nestabilu augsta riska instrumentu izvēle nes zaudējumus, un to ir parādījis 23. gads. Vai šauļu bankas vietā labāk nebūtu izvēlēties, piemēram, Bank of America? Šis ir piemērs No risks detected for back from our risk checks. Tātad analītiķi saka, šeit nav risku. Ja? Augstas dividendes, veselīgs uzņēmums. Bet labi, paskatāmies vēl diagrammu šauļu bankai. Sag 1L. Šeit mēs redzam vismaz dzīvību un iespēju kaut ko ar iegādātajām akcijām darīt. Bet paskatāmies, kāpēc tad Andris 23. gadā ir bijis mīnusā
Šeit 23., 24. gads. Acīm redzot, Andris ir atkal iekāpis augstākajā punktā, jeb augstā punktā, jeb tad, kad RSI ir pāri 70. Tāpēc šobrīd ir mīnusā. Bet, ja Andris, piemēram, būtu iekāpis oktobrī, tad šobrīd ar šauļu akciju būtu 16% plusā. Šeit mēs redzam to, ka iekāpšanas brīdis tirgu ir svarīgs. Un vienkārši izeja būtu nepirkt akcijas tad, kad kurss ir augšā. Īpaši augsta riska instrumentiem. Skatāmies tālāk. Merko ehitus. Wow! Merko ehitus, redzi, novērtējums ir labs. Šeit īsti nav ko iesieties, ja. Tāds, šeit mēs redzam, ka fundamentālā analīze no analītiķiem ir pat zaļā krāsā, un līdz šim no visa šī portfolio tas tiešām varētu būt līdz šim vienīgais finansu instruments, kuram varētu vairāk pievērst uzmanību. Paskatāmies, kāda izskatās diagramma. MRK 1T, paņemsim mēneša griezumā, mēs redzam patstāvīgu izaugsmi, bet ir viens bet. Ja mēs paskatāmies 23. Mēs šobrīd atrodamies visu laiku visaugstākajā punktā. Un tāpēc arī Andris gadu noslēdz ar mīnusiem. Tātad šeit būtu ieteikums pirms iekāp izvērtē kursu diagrammas un mazliet padziļināti vajadzētu nodarboties ar čārtu analīzi. Ja skaties, ja es būtu iekāpusi šeit septembrī, piemēram, es būtu šobrīd 37% plusā. Tālāk van vektors globāli. Šo es īsti izvērtējumā nevaru atrast. Ok, es skatos, ka tas ir 2018. gadā izveidots fonds, nodarbojas ar metāliem un minerālu vielām, jeb uzņēmumiem, kas darbojas šajā sfērā. Fonds ir akumulējošais, tas nozīmē, ka dividendes netiek izmaksātas, un man pašai labāk patīk, ka dividendes tiek izmaksātas, jo es tad pati izlemju, kur tās reinvestēt. Bet dažos gadījumos, ja cilvēkiem nav vēl tik lielas pieredzes un ja arī ir vajadzīgas nodokļu priekšrocības, tad šāds akumulējošs fonds var būt iesācējiem, var būtu noderīgi. Tomēr redzot, kādi uzņēmumi ir iekļauti šajā fondā, es PHP vai Rio Tinto investētu pati, jo tie ir diezgan stabili uzņēmumi un maksā ļoti labas dividendes. Skatāmies tālāk. Enefits Green. Atkal augsta riska. Un atkal tas pats sektors - atjaunojamā enerģija. Come on, Andri, izvēlies zaļus instrumentus. Es nemaz neiešu iekšā šajā čārtā. Nu labi, iegāju. Bet, ja kāda tēma ir politiski aktuāla, tas nenozīmē, ka automātiski ar to saistītie uzņēmumi nesīs investoriem peļņu. Un mums vēl ir Delfin Group. Wow, sarkans. Andri, ir absolūti svarīgā lieta ir, pirms mēs izvēlamies, lai nezaudētu naudu. Pirms mēs investējam kādā konkrētā finansu instrumentā, ir jānodarbojas ar fundamentālo parametru izvērtējumu.
Ja visi uzņēmumi ir augsta riska uzņēmumi, tad mums nav ko brīnīties, ka mūsu portfolio katru gadu zaudē vērtību. Šīs uzņēmums pēc fundamentālās analīzes ir augsta riska instruments un nav piemērots iesācējiem vai arī cilvēkiem, kuri vēlās pelnīt naudu. Un šeit diagrammā mēs redzam fundamentālās analīzes apstiprinājumu, ka akciju vērtība krītās pakāpeniski un ļoti mērķiecīgi, un to vērtība samazinās tāpatās kā tavi ieguldījumi. Iegadījumā ir ieguldīts šajā akciju uzņēmumā. Ok, un tad es redzu tālāk, ka šeit ir piedāvājums, lai lasītu tālāk, pieslēdzies vai veic pasūtījumu. Tātad mēnesī 3 eiro, lai es saņemtu informāciju par augsta riska uzņēmumiem, kuros investējot es zaudēju naudu, vielu pārdomām. Protams, jebkura pieredze ir laba pieredze, ja mēs no tās mācāmies. Vēl viens komentārs man tomēr bija, un proti par šo teikumu investors Andris vērtē indekso akciju piedāvājumu. Man patīk, bet tātad indekso ir startups, jeb uzņēmums, kurš tikko startē akciju tirgos. Ar startupiem ir tā, ja man ir stabils portfolio un es vēlos meklēt, tā sakot, pērles, kuras nākotnē varētu iegūt vērtību, tad es tomēr šajos startupos ieguldu maksimāli 1% no sava portfolio, jo tas ir visaugstākais risks. Šeit es tomēr redzu arī zināmu manipulāciju ar cilvēkiem, kuri seko investoru Andra izvēlēm, kur no sākuma saka, es nolēmu tajā nepiedalīties, taču agrāk vai vēlāk iespējams indeksu akcija manā portfelī būs. Kā mēs redzējām, viss Andra portfelis ir vienkārši, izņemot ar vienu uzņēmumu, ir pilns ar augsta riska akcijām. Paskatāmies uz indekso, kurš tagad es saprotu, ka ir jau tirgū. Jā. Šeit vispār viena vienīga sarkana krāsa, tāpēc, ka tas ir startups, tāpēc, ka tas ir nestabili, tāpēc, ka nav pat gadu vēl tirgū. Maza tirgus kapitalizācija. Paskatāmies uz čārtu, ITX 1R. Wow! Viens vienīgs kursa slīdējums uz leju. Bez vienkārši skatoties uz čārtus, pēc čārta analīzes, šeit nav pat pozitīvu iezīmju. Tātad fundamentālā analīze rokas nost. Kurs slīd uz leju. Dienas griezumā, ja, pāris 100 akcijas dienā tiek apgrozītas 100. Iesācējiem rokas nost. Iekāpšana akciju tirgū mērķim ir jābūt pelnīt naudu, nevis dedzināt līdzekļus. Un, ja mēs atgriežamies pie Andra portfolio, mēs redzam, ka tiek citēts Buffets. Andri, kā būtu, ja kā iesācējs vienkārši ņemtu instrumentus no Buffeta portfolio, vienkārši kopētu Buffeta portfolio vai kopētu dividendžu aristokrāta portfolio vai kopētu Norvēģijas valsts akciju portfolio. Es šo video uzņēmu, lai palīdzētu Andrim paskatīties uz savu portfolio mazliet savādāk, jo mēs zinām, ka cilvēki, kuriem ir daudz sekotāji, atstāja iespaidu uz viņu izvēlēm. Un
Kā jau es esmu teikusi, man ir svarīgi, lai cilvēki ieraudzītu to, ka akciju tirgus ir viena no stabilām investīciju iespējām un patiess instruments finansiālai neatkarībai. Un tāpēc, apkopojot visu, es gribu teikt, nevis Baltijas tirgus kopumā ir slikts, nē. Šis tirgus vienkārši ir ļoti, ļoti maziņš un nav īsti paredzēts iesācējiem. Tomēr šajā gadījumā investora Andra izvēles 2023. gadā tiešām nebija optimālas. Un ja mēs skatāmies, tad redzam, ka nav īsti jēgas Andra portfolio salīdzināt ar S&P 500 indeksu, ja paša portfolio nav šie uzņēmumi. Es ieraudzīju to, ka Andra portfolio nav diversificēts ne ģeogrāfiski, ne pa ekonomikas nozarēm. Un tas ir viens no galvenajiem klupšanas akmeņiem. Tātad portfolio pārstāv tikai Baltijas uzņēmumus, un principā tur ir pārstāvētas tikai divas nozares - finanses un enerģijas ieguve. Tad pie čārtu analīzes varēja pamanīt, ka ja būtu izvēlēts labāks akciju iegādes laiks, tad būtu arī savādāki rezultāti. Un kā pat pie vienīgā fundamentāli stabilā uzņēmuma Andra portfolio laiks, akciju pirkšanas laiks bija izvēlēts arī tā, ka šī stabilā akcija gada beigās bija izveidojusi portfolio vērtības zudumu. Starp citu, viens no labiem veidiem tiešām ir regulāras investīcijas, jo tieši ar regulārām investīcijām mēs panākam cenas vidusmēru. Ja mēs iemetam vienu lielu summu tirgū, tad galu beigās mums atliek tikai lūgt Dievu, lai šis kurs kāpj, bet tā nav laba stratēģija. Es pamanīju, ka Andris ir izvēlējies dārgu brokeri, es nezinu kuru, bet 9,90 par pārdošanu vai par pirkšanu ir liela summa. Šāda summa vispirms ir jānopelna. Bet vissatraucošākais, man liekas, ir tas, ka Andris izvēlās riska pilnus uzņēmumus bez nākotnes. Un, ja šie pārskati atstāja iespaidu uz kādu citu cilvēku izvēlēm, tas tiešām ir satraucoši. Akciju tirgus ar korektām izvēlēm, bez šādu mazu riskantu tirgu izvēles patiešām ir stabils pamats regulāriem ienākumiem, kur mēs nemainam savu dzīves laiku pret naudu. Es tiešām novēlu šo lietu saprast arī Andrim. Es novēlu, lai arī Andra portfolio vienmēr ir plusā. Man bija svarīgi šo video uztaisīt tāpēc, nevis lai vērstos ar kritiku pret kādu, bet lai parādītu, ka ja mēs iebraucam tik lielos mīnusos, kad tirgus patiesībā ir augšā, mēs drīkstam paskatīties uz savām kļūdām un tās izlabot. Un kā vienmēr mans galvenais iemesls, kāpēc es taisu savus video, ir parādīt, ka ar mazām regulārām summām, ar noteiktu stratēģiju, ar līdzekļu reinvestēšanu ir iespējams ar investīcijām akcijās veidot stabilus papildus ienākumus un veidot savu plānu B pensiju ienākumiem, sava dzīves stila nodrošināšanai un arī papildus ienākumus. Es vēlos parādīt to, ka akciju tirgus ir ienesīgs. Jā, tam ir nepieciešamas zināšanas, tam ir nepieciešams mindsets, bet ar konkrētām stratēģijām
investējot pārbaudītos finanšu instrumentos, mēs redzam no labajiem piemēriem, ka tā var kļūt par bāzi finansiālai neatkarībai. Un kāds izskatās tavs portfolio? Šī bija pirmā un pēdējā reize, kad es skatos uz Baltijas akcijām, uz Latvijas akcijām, tās vērtēju. Vienkārši, lai tevi motivētu ātrāk skatīties, dziļāk, tālāk un nebaidīties iepeldēt lielajā okeānā. Jo es novēlu, lai tavs portfolio vienmēr būtu plusā.